Ja jums gadījumā vēl nav idejas, ko darīt 9. martā, proti dienu pēc 8. marta, tūlīt ir viena liela ideja, un par šo ideju, par šo tusiņu, kas notiks Sapņu fabrikā, pastāstīs Gundis un Enārs, ja? Pareizi. Tad Sapņu fabrika, 9. marts, tā ir piekdiena ir klāt. Kas notiek? Noteikti tā, kad mēs uzaicinājām Tomu Grēviņu, pārstāv viņš Radio 101. Pasākums solās būt ļoti iespējīgs. Mēs pieaicinājām sponsors, kā The Donuts. Tas ir Latvijā vienīgie Amerikas stila virtuļi, kuri arī tiks pārdot bārā un jā, ļoti garšīgi paši ietestējām. Tālāk būs īpašie dzērieni sievietēm un vispār sakrā sieviešu dienu, par ko ir šis pasākums, tā kā veltīts sieviešu dienai. Un mūsu ideja ir tā kā atdzīvināt to disko ēru, kad bija diskotēkas un nevis vienkārši tā kluba dzīve, kas jau ir aptikusi visiem, tāpēc jāsāk sakal diskotēkām, jo vienmēr modiet uz riņķi. Un tas ir laikam arī viss par pasākumu īsumā, tieši konkrēti. Kā tā ideja saprot, ka šis pasākums jums nav pirmais, vai ne? Jā, iepriekš jau ir bijuši vairāk pasākumus atsevišķi rīkojot, un šis ir otrais mūsu tāds kā pasākums, kur mēs kopā rīkojam. Pirmais pasākums, kur kopā rīkojām, bija pavisam nesen, pa godu Valentīna dienai, tas bija Valkam skateparkā, un bija diezgan daudz cilvēku, visiem it kā patika viņš. Skateparkā? Kāpēc skateparkā? Tāpēc, ka tā bija tāda kā viņa pēdējo ballīte, bet par to mēs uzzinājām tikai pēc tam, ka jau bijām visi izdomājuši. Tad cilvēkiem arī patīk, tā aura diezgan pozitīva tur, un tā. Tad pasākums nav taču domāts tikai skateriem, vai ne, Gundi? Nē, tā situācija bija tāda, ka kāpēc tas sākās skateparkos, es gribēju nosvinēt savu dzimšanas dienu, ko es rīkoju skateparkā, ja man piedāvāja telpas tieši. Un atnāca vairāk cilvēku, kā bija paredzēts daudz, un mēs domājam, varbūt uztaisīt konkrētu pasākumu, nevis tā kā svinēšana, bet publisks pasākums visiem, un tāds viss aizsākās ar Valentīnas pasākumu, kurā mēs sadarbojāmies ar E91, kas Gačo tīmā, ir arī viens no DJiem. Starp citu, jūs tā kā uz to disko, tas taču nav, vai ne, disko, tur 70, 80. Nē, tas nav galīgi paredzēts tā, tas vairāk ir domāts tā kā, kad bija tas laiks disko, tā mūzika atšķirās, bet tā doma bija tāda, ka viss bija konkrēts pasākums, konkrētā vietā, un visi gājas turien, tas bija kā pasākums, tā kā vairāks koncertu puses, nevis tā kā katru piekdienu klubs un vienmēr tas pats. Mūsu doma ir visu laiku kaut ko jaunu, visu laiku tā kā uz nākamo līmeni, sevi pilnveidot pasākums, pilnveidot gūt pieredzi un tā, lai cilvēkiem patīk galvenais loģiski. Tikai saprotu, tad arī jūs pašas pievēršaties DJ lietām, jā? Es konkrēti sācu savu DJ karjeru, ja tā teikt. Es pabeidzu DJ kursu pie DJ Chris Cherry. Tas ir tagad jau Latvijā sāk ļoti diezgan pazīstams. Viņš Kristaps Čirs īstajā vārdā. Un es sāku savu DJ karjeru. Pirmā uzstāšanās tāda bija manā paša pasākumā, Valentīna dienā. Cilvēkiem patika, man patika. Un tagad tā kā jau otrā uzstāšanās tāda lielai auditorijai. Un es ceru, kad izdosies viss, kā es gribu, būs tas sets diezgan iespējīgs. Un cilvēkiem patiks, noteikti būs tāda traka mūzika, cilvēki dejos un tāda enerģiska, pozitīva. Viss ir gandrīz skaidrs, tātad piekdiena, visi dodamies Sapņu fabrikas virzienā, tur kārtējā ballīte, bet es saprotu, ka ne tikai dejas, bet ir arī paredzēts cits aktivitāts, jā? Jā, ir tā, ka mēs esam sagatavojuši speciāls konkurss no Gata Pro The Donuts, būs iespēja vinēt balvas. Tie konkursi būs ļoti interesanti, un es domāju, cilvēkiem patiks. Balvas arī ir ļoti, ļoti daudz, un tā kā tiekamies piekdienā.